sirdis spējīgs sasi. Lasīsim tālāk grāmatu, un šovakar, kā jau es teicu, lasīsim tālāk 5. nodaļu, un 5. nodaļas apakštēma ir 7 lāstu pazīmes. Caur personīgiem novērojumiem un pieredzi esmu sastādījis sekojošu 7 problēmu sarakstu, kas norāda uz to, kā darbojas lāsti. Kad es savu sarakstu salīdzināju ar to, kas bija dot Mūzum 5. mūzes 28. nodaļā, es kļuvu pārsteigts, redzot, cik cieši sakars bija to starpā. Pirmām kārtām garīga un vai emocionāla depresija, otrām kārtām atkārtota vai hroniska slimība, īpaši tad, ja tā tiek pārmantota. Trešām kārtām neauglība, tendence uz patvaļīgiem abortiem vai kāda atbilstoša sieviešu slimība, ceturtkārt laulības un ģimenes saišu iziršana, piektkārt ilgstoša finansiāla nepietiekamība, seškārt nosliete uz negadījumiem, septiņkārt pašnāvību gadījumu vēsture un nedabiski vai priekšlaicīgi nāves gadījumi. Vienas vai divas šāda veida problēma klātbūtne nevienmēr ir pietiekama, lai izdarītu secinājumu, kā darbojas lāsts, taču, kad darbojas vairākas no šīm uzskaitītajām problēmām vai kad kāda no tām ir ar tendenci atkārtoties, lāsta iespējamība pieauga proporcionāli, tomēr pilnīgi precīzi diagnozi spēja nodrošināt vienīgi svētais gars. Pirmām kārtām garīga un vai emocionāla depresija. 5. mūzes grāmatā minētas paskaidrojošas frāzes šīm gadījumam ir vājprātība, ārprātība, stulbums un izmisums sirdī, neveiksmes, nemieris sirdī, dvēseles šaubas vai noskamusi dvēsele. Iespaidotās sfēras ir aprakstītas kā sirds dvēsele vai prāts. Citiem vārdiem sakot, cilvēka personības iekšējā struktūra piedzīvo ārēju spēku iznīcinošu uzbrukumu. Šādiem cilvēkiem vairāk nav pilnīgas kontrolas pār viņu domām, emocijām un reakciju. Viņi var tikt nošauti ar uz tiem atkārtoti raidītām bultām. Tu zaudē paškontroli, tev nav cerību, tava māte savu dzīvi noslēdz psihiatriskajā slimnīcā, un tu būsi nākošais. Esmu pārsteigts, atklājot, cik daudz kristieši iet cauri šāda veida iekšējām cīņām. Viņi bieži asakās ar savām iekšējām problēmām, dalīties ar citiem, vai pat tās atklāt sev, baidoties, ka tas mazinās viņu ticību. 2 pamata vārdi ir izmisums un depresija. To saknes gandrīz 100% atrodas kādā okultā augsnē. Bieži darbojas dēmoniski spēki. Lielākajā daļā gadījumu iesākumā nepieciešams tikt galā ar okultām saistībām un noņemt ar tām saistīto lāstu, lai tikai pēc tam varētu iziet dēmoni. Otrkārt, atkārtota vai hroniska slimība, īpaši tad, ja tā tiek pārmantota. 5. mūzes grāmatā minētās paskaidrošās frāzes šim gadījumam ir vairākas: mēris, dilonis, as, drudzis, karsoņi, neizturami trumi, ļaundabīgi augoņi, ķūlis, jēlami, kraupis, kašķis, nepārējoši sāpes, aklums, negaidīti baiļu nesoši ilstoši, piemeklējumi, niknes un pastāvīgas sērgas, visas citas slimības un sitieni. Šis saraksts nebūtu neliecina, ka katra slimības forma ir tieši lāsta rezultāti, tomēr ir daži vārdi, kas atkārtojas visai bieži, nedziedināmas, neizturamas baiļu, radoši ilgi. Tie kalpo par brīdinājuma signāliem. Tie rada tā saucamo lāsta vidi. Tie pieļauj ļauniem iznīcinošiem spēkiem sākt darboties. Ir vēl cits kopējs medicīnas termins, kas netiek īpaši lietot. 5. mūzes 28. nodaļā, bet kopējā aina ir līdzīga. Tas ir ļauns vai ļaunprātīgs. Vārda ļaunprātīgs definīcija Collins angļu vārnītā, Collins English Dictionary ir būt ar parādīt, vēlēšanos citus sāpināt un tiem darīt slikti. Acīm redzot, tas vairāk apraksta cilvēku nekā viņa fizisko stāvokli. Tas daudz vairāk nekā vārdi no iepriekšējā paragrāfa liecina, ka darbojas ļauni spēki.
Mūsu gadījumā šis termins tiek pielietot ar skaidru indikāciju, ka mums ir darīšana ar faktoriem, kas nav fiziskas izcelsmes. Vēl viens ļoti zīmīgs termins, kas tiek lietot attiecībā uz noteiktām slimību grupām, ir pārmantojamība, kas apraksta apstākļus, kas turpinās no paaudzes paaudzē. Tā ir viena no visbiežāk sastopamām un tipiskajām pazīmēm, ka darbojas lāsta. Kad mani aicina lūgt par kādu, kam ir pārmantotas psihiskas problēmas, esmu vienmēr gatavs lūgšanā sadurties ar lāstas sekām. Apmēram 60 gadus vecs draugs mācītājs bija saņēmis diagnozi hemohromatoze. Tā ir slimība, kas pacientam rada pārāk lielu dzelzs saturu asinīs, kas īpaši uzkrāja dzīvībai svarīgos orgānos, sirdī un aknās. Viņa tēvs bija nomiris ar šo pašu slimību 67 gadu vecumā. Ārstu uzskatīja par pārmantojamību, ko nevar ārstēt. Katru nedēļu viņam vajadzēja izdarīt flebotomiju, veclaicīgs asins nolaišanas paņēmiens. Pēc daudām lūkšanām, īpaši, kad lūdza kāda lūdzēja grupa, kādā svētdienas sapulcē, mans draugs nostājās savas draudzes priekšā un bez emocijām pateica vienkārši vārdus. Jēzus vārdā es atbrīvoju sevi no katras ļaunas ietekmes, kas nāk no mana tēva puses. Viņš nekavējoties tika pilnīgi dziedināts. No tā laika ir pagājuši 5 gadi, viņš vairāk nav saņēmis nekādu medicīnisku palīdzību, un šī problēma viņam nav atkārtojusies. Savās komentāros esmu brīvprātīgi atsacījies no secinājumiem, ka katrai slimībai ir kāds sakars ar lāstu. Daudz aprakstītās slimībās ir ļoti iespējams sakars ar lāstu, bet bez tālākām pierādījumiem būtu visai nepareizi, vai to pieņemt par faktu, ka tikai viens eksperts, kuram pieder galīgais vārds, un tas ir svētais gars. Mums vienmēr jābūt ar apziņu, būt atkarīgiem no viņa. Trešām kārtām neauglīga tendence uz patvaļīgiem abortiem vai kāda atbilstošas sieviešu slimība. Pamata frāzē no 5. Mūzes 8. nodaļas šim gadījumam ir nolādēts būs savs klēpja auglis. Šis ir lāsts var iespaidot jebkuru no orgāniem vai funkcijām, kas ir iesaistīti vairošanās procesā. Ruta ar mani kalpojušas simtiem sieviešu, kuras bija saslimušas ar sieviešu slimībām. Nosaucot vārdā, tās ir nespēja ieņemt, tendence uz spontānu abortu, nenormālas menstruācijas, neregulāras menstruācijas, bailes no menstruācijām, frigiditāte, audzēji vai citi izaugumi vai struktūrāli defekti, kas iespaido kādu no orgāniem, kas iesaistīti reproduktīvajā procesā. Visai šīs lāsta veids iespaido veselas ģimenes. Tā rezultātā visi vai gandrīz visas sieviešu dzimuma locekļu ģimenē var tikt saistīti ar šāda veida problēmām. Ruta uzskatīja par principālu lietu nekalpot šādiem cilvēkiem iepriekš, neinstruējot tos par lāsta dabu un cēloņiem. Tikai tad mēs lūdzām ar tiem atbrīvošanas lūgšanu. Daudzos gadījumos tas atnesa dziedināšanu un veselības slimības skartajās vietās vai funkcijās. Dažreiz bija vajadzīgi tikai noņemt lāstu bez īpašas lūgšanas par dziedināšanu. Sekojošā vēstulē rāda, kādus rezultātus atnes lāsta noņemšana neauglības gadījumā. Esmu precējusies ar sievu vīru 12 gadus, un mums vēl nav bijusi iekšēja iespēja iegūt bērnus. Medicīniskie testi atklāja, ka mūsu starpā nav nekādas fiziskas nesadarības. 1985. gada 7. jūlijā mēs apmeklējām sapulci Amsterdamā, kurā runājāt jūs mācījāt par dziedināšanu un minējāt arī iemeslus, kāpēc cilvēki netop dziedināti. Kad jūs sākāt runāt par lāstiem, kas uzlikti ģimenēm, tas kungs runāja manā sirdī, ka šī ir manas ģimenes problēma. Kad jūs cilvēkus vadījāt atbrīvošanas lūkšanā no lāstu iespaidu viņu dzīvēs, es jūtu atbrīvošanos no savas saistības. Kad es uzkāpu uz platformas, jūs man likāt attaitināt arī manu vīru. Tad jums lūdot par mums, jūs pasludinājāt, ka lāsta manā dzīvē ir salauzta, un uzliekot savas rokas mana bēdera, Ruta teica, ka es vairāk nebūšu neauglīga. Visi sapulcējušie tika aicināti pievienoties lūkšanai par mums.
Pēc šīs sapulces mēs ar savu vīru jutāmies droši, ka tas kungs ir izdzirdējis mūsu lūgšanu. Apmēram 2,5 gadus vēlāk kādā citā sapulcē Anglijā pie mums uz paaugstinājumu uzkāpšas pāris, rādot brīnišķīgu bērnu zēnu redzamu izpausmi, tām svētībām, ko mēs bijām pasludinājuši, noņemtā neauglības lāsta vietā, viņa dzīvēs. Kādā citā vēstulē, kas datēta ar 1987. gada 28. decembri, ir atklāts sakarkārtības starp menstruāciju problēmām un lāstiem. To atsūtīja ap 13 gadus veta kristīga sieviete, ap 30 gadus veta kristīga sieviete, kas kalpoja tam kungam Dienvidaustrumāzijā. 1985. gadā es paņēmu klausīties kasešu sēriju, kas bija ierakstīta Singapūrā, starp kurām bija Dereka Princa vēsts par svētībām un lāstiem. Pēc šīs vēsts noklausīšanās kāda vakaru savā istabā es tumsā piecēlos, lai izsatītu lūgšanu, kas bija ierakstīta kasetes beigās. Es neapzinājos, ka man būtu kāda vajadzība pēc atbrīvošanas. Es tikai domāju, ja tomēr manā dzīvē kaut kas ir, tad es vēlot no tā būt brīva. Es nejūtu, kā manī kaut kas būtu izmainījies, kaut kas tomēr bija noticis. Tas man atklāja tikai pēc zināma laika, īsti pēc šī notikuma, tas kungs lika man atzīmēt kalendārā savu perioda dienu. Tas bija kaut kas, ko es līdz tam vēl nekad nebija darījusi, jo manas reizes nebija regulāri kopš tā laika, kad tās man iesākās 13 gada vecumā, tāpēc līdz šim šādi ieraksti man nebūtu devuši neko. Man periodi bija tik neregulāri, ka man pagāja 6, 8 vai 10 mēneši, kad es tos pat nejūtu. Kad man bija 20 gadus, gāju pie ārstiem interesēties par šo jautājumu, man izrakstīja zāles bet rezultātiem un sniedza daudz muļķīgu un bezdievīgu padomu. Es biju lūgusi par savu stāvokli, bet ne pārāk nopietni, iespējams tāpēc, ka nebiju precējusies. Man tika teikt, ka es piedzīvoju diskomforta sajūtu un neregularitāti savā metabolismā sakarā ar manu hormonālo nelīdzsvarotību, kamēr šīs stāvoklis neizlabosies. Klausoties kasetē vēlreiz dažas mēnešus vēlāk, es kļuvu pārsteigta no Dereka Princa apgalvojuma, ka gandrīz visas, ja ne visas menstruācija novirzes ir lāsta rezultāti. Es paskatījos savā kalendārā un pārbaudīju dienas. Atklājās, ka kopš lūkšanas 1985. gada augustā man cikls ir kļuvis pilnīgi precīzi 28 dienas. Es biju pārsteigta, atklājot, ka esmu dziedināta un ka tas ir bijis tas kungs, kas man bija licis sākt reģistrēt manu periodu dienas. Kad es atskatījos atpakaļ savā dzīvē, meklējot ar kādu notikumu manī varēja iekļūt lāstis. Es atcerējos, kā manus vidusskolas gados 1307 gadu vecumā es kopā ar savām draudzenēm uzskatījām menstruāciju par lāstu. Tas pilnībā apstiprina to, ka nāve un dzīvība atrodas mēles varā, kā ir teikts Sālamana pamācībās 18. nodaļā 21. pantā. Iesākot ar 1985. gadu augustu esmu regulāri izdarījis pierakstus un atklājis, ka mums ir cikls 27 un 29 dienas. Tāpat arī mans svars, kas agrāk nebija stabils, tagad ir bijis kļuvis nemainīgs. Ir svarīgi atzīmēt, ka līdzīgi Mirjamai 2. nodaļā šīs sievietes nelūda par fizisko dziedināšanu, viņa vienkārši sev atbrīvoja no lāsta un dziedinājums sekoja. Šajā sfērā attiecībā uz dzimumu funkciju ir vēl viena kopēja iezīme, kas norāda to, ka darbojas lāsta kropļa bērna piedzimšana, kurām nabas saite ir aptinusies ap kaklu. Dažreiz tas atkārtojas vairākas reizes. Visai bieži šādā gadījumā piedzimst nedzīvs bērns, radot nāvi vietā, kur bija jāvalda dzīvībai. 4. punkts - laulības un ģimenes saišu iziršana. Kādas no sakām, ko atnes lāsts šajā sfērā, ir aprakstīts 5. Mūzes 28. nodaļā 41. pantā. Tu gan dzemdēsi dēls un meitas, bet tie tev nepaliks, jo tos aizvedīs gūsniecībā. Neskaitāms vecāku daudzums bijušas paaudzēs ir piedzīvojuši šo lāstu. Viņi redzējuši, kā viņa dēlu meitas saceļas un nokļūst narkotikas, seksa, sātaniskas mūzikas vai jebkuras okultismu formas varā. Maljahijas grāmatā 3. nodaļā no 23. līdz 4. pantam pravietis zīmē ainu, norādot uz apstākļiem pasaulē šī laikmeta pašās beigās. Redz, es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena.
Viņam būs jāpiegriež tēva sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāsta smagumu. Maliahija min ļaunuma spēku, darbības, ekskalāciju, vecāku nošķiršanos no saviem bērniem un ģimenes attiecību iziršanu, kamēr neiejauksies Dievs, viņš brīdina. Šīs ģimenes dzīvi iznīcinošais lāsts pārņems visu zemi, atnesot jukas un iznīcību. Maliahija bija uzlicis savus pirkstu uz visakūtāko sociālo problēmu mūsu laicīgajā kultūrā. Mums jāsaredz tā, ka lāsta darbība, kas nes atbildību par ģimeņu iznīcināšanu, laulību izjaukšanu un cilvēku sašķelšanu, iespējams, ka visprecīzākais vārds šim spēkam, kas rada tādas rezultātus, ir nošķiršana. Tā notiek starp vīriem un sievām, vecākiem un bērniem, brāļiem un māsām un visiem pārējiem, kuriem ģimenes saitēm jābūt savienotiem savā starpā. Tas mērķis ir ģimenes iznīcināšana. Un tomēr tiem, kas pieņems Dievu padomu, situācija nav bezcerīga. Ir līdzekļi. Pirmkārt, mums ir jāpieņem fakts, ka darbojas lāsts. Tad mums ir jādara, tā kā norādīt rakstot, jānoņem lāstu un jāatbrīvot tās gūstekņi. Esmu redzējis, kā šādas rīcības rezultātā pārvēršas un atjaunojas ģimenes. 5. punkts. Ilgstoša finansiāla nepietiekamība. Divas atbilstošas frāzes no 5. Mūzes 28. nodaļas ir nolādēt būs tavs gros, un nolādēta būs tava abra. Vai skatosiet caur tevi, tavi ceļi labi nepaveiksies, vai tu būsi tikai nospiests. Pilni šī lāsta iedarbība daudz grafiskākā veidā aprakstīta turpinājumā no 5. Mūzes 28. nodaļas. Par to, ka tu neesi kalpojis tam kungam savam dievam ar prieku nezarīt labā dvēseles noskaņā, ka tev visās lietas bija pārpārim, tādēļ tu kalpos saviem ienaidniekiem, ko tas kungs tev uzsūtīs izsalkumā un slāpēs, kailumā un visu lietu trūkumā. Mūzes šeit sniedz divas pretējas alternatīvas, kā ir teikt 5. Mūzes 28. nodaļā, 47. pantā apraksta Dieva gribu viņa paklausīgajiem ļaudīm, kalpot tam kungam savam dievam ar prieku un labā dvēseles noskaņā, kad visas tavas lietas ir pārpārim. Jaunais starptautiskai tulkojums NIV ataino šādi: kalpot tam kungam savam dievam ar priecīgu un pateicīgu sirdi tevis labklājības laikos. 5. Mūzes 28. nodaļa 48. pants apraksta lāstu, kas nāk par Dieva ļaudīm, ja viņi būs nepaklausīgi. Un tādēļ tu kalposi saviem ienaidniekiem, ko tas kungs tev uzsūtīs, izsalkumā un bailes lāpēs, kailumā un visu lietu trūkumā. Padomāsim, kas tiek atspēpināts šajā pantā. Izsalkums, slāpes, kailums un visu lietu trūkums. Apvienojot visus 4 elementus vienā rezultātā var tikt definēt šādos vārdos – pilnīga nabadzība. Ņemot vērā 5. Mūzes 28. nodaļa 47. un 48. pantu, kuri sniedz vienkāršu secinājumu, labklājība ir svētības un nabadzība ir lāsta. Diemžēl gadsimtu gaitā kristīgajā draudzē ir attīstījušās tradīcijas, ka nabadzība ir svētība. Patiešām Dievam ir līdzjūtība pret nabagiem, un kristiešiem ir jābūt ar tādu pašu attieksmi un jāvēl dot personīgu upuri viņu labā. Taču raksti nekad nesaka, ka Dievs uzskata nabadzību par ticīgo ļaužu svētību. Šādā skatījumā jaunās derības atklāsme ir pilnīga vienisprātis ar vecās derības ar vecās. 2. Korintiešiem 9. nodaļā 8. pantā Pāvils sniedz kopsavilkumu par Dieva nodrošinājumu kristiešiem. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši pāri paliek labiem darbiem. Šajā vienā teikumā Pāvils dublē savus vārdus, uzsverot Dieva devīgumu attiecībā pret viņa ļaudīm. Šeit ir minēti vārdi bagātīgs un pilnīgs. Vārds visādu vai kā ekvivalents parādās vairākas reizes. Visādu žēlastību, ar vienu vēl pietiekoši, paliek pāri labiem darbiem. Šāds ir Dieva nodrošinājuma mērķis, tas ir vairāk nekā pietiekami un pārceļ mūsu pārpilnības līmenī, kuru mums ir dot vairāk nekā pietiekami un kas pārsniedz mūsu vajadzību un ļauj kalpot citiem.
Tāpēc būtu nebībelīgi nabadzību un bagātību uzskatīt par laicīgās rietumu civilizācijas materiālo etalonu. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā, 38. pantā, Jēzus atklāja savu dzīves mērķi uz zemes, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Mācekļu dzīves uzdevumam ir jābūt tādam pašam, kā viņu kunga uzdevumam īstenot Dieva gribu. Nabadzībai un bagātībai ir jātiek deficētai tikai izejot no šīs perspektīvas. Nabadzība ir kaut kas niecīgāks par to, kas tev vajadzīgs, lai īstenotu Dieva gribu tavā dzīvē. Jo lielāks plaisums starp to, kas tev vajadzīgs un kas tev pieder, jo lielāka tava nabadzības pakāpe. No otras puses, bagātība nozīmē, ka tev pieder viss vajadzīgais, lai īstenotu Dieva gribu un kaut kas vēl pāri par to, lai būtu ko dot pārējiem. Dieva bagātība mums netiek dota, lai to izmantot savu pašu patmīlīgo iegribu apmierināšanai, bet gan katram labam darbam. Tas ir, lai citiem dalītos savās žēlastības svētībās, kas tā ir bagātinājušas mūsu dzīves. Kad nabadzība un bagātība tiek aplūkot šādā gaismā, rodas doma, ka nav absolūta standarta, kas būtu pielietojams visiem kristiešiem. Katras ticīgā prasībām ir jābūt tiešā atkarībā no Dieva gribas viņa vai viņas dzīve. Šo secinājumus par nabadzību un bagātību tālāk ir jānovērtē pēc 2 kritērijiem. Pirmais, un mums jāatzīst, ka ir jātiek pārbaudītē mūsu ticībai attiecībā uz Dieva mums sniedzamo bagātību. Var būt periodi, kad mums nākas pārdzīvot trūkuma periodus, tomēr šādi periodi nedrīkst būt ilglaicīgi. Līdz ko mūsu motīvi ir tikuši šķīstīti un mūsu ticība ir izturējusi pārbaudījumus, Dievs atbrīvos svētības tādā mērā, kādā viņš var uzticēties mums savas godības vārdā. Otrkārt, mums jāatzīst, ka pastāv augstāks bagātības līmenis nekā tikai materiāla labklājība. Kad Mūzes pagrieza savu muguru Ēģiptes bagātībām un labklājībai un apmetās izkaltnušā tuksnesī vēstules ebrejiem, sarakstītais saka, ka viņš prata novērtēt Dieva bagātību, pa lielāku bagātību turēdams Kristus negodu, nekā Ēģiptes namus, kā ir teikt ebrejiem 11. nodaļā 26. pantā. Mūzes neapmetās tuksnesī, lai būtu nabaks, viņš apmainīja materiālās bagātības pret augstāka līmeņa bagātībām. Šodien ir kristieši, kad brīvprātīgi atsakās no materiālām lietām, lai būtu spējīgi kalpot Dievam brīvi un lai tās tos nesaistītu, viņi parasti sevi identificē ar nabagiem un šīs zemes apspiestajiem, kā ir teikt Sālamana pamācībās 13. nodaļā 7. pantā. Sālamans šādu personu salīdzina ar to, kura vienīgā bagātība ir materiāls izcelsme. Dažs lielā mērā ir nabaks, kaut arī tēlo sevi bagāti esam, un daži ir tiešām bagāti ar visu savu šķietamo nabadzību. Mūsu dienās ir vēl daudz kristiešu, kas izcieš sāpes un vajāšanas Kristu dēļ. Viņi var būt atdalīti no visa, ko varētu nosaukt par materiālu un bagātību, taču pretstatus pirmajiem tie bauda daudz augstāku līmeņa bagātību. Tomēr tas neatbrīvo mūs no materiālajai nabadzībai visur tur, kur tās nav. Tieši sekas mūsu vēstījumam. Kristums tā ir lāsta pazīme, vienalga vai tās iespaido atsevišķa cilvēku, ģimeni vai lielāku sociālu grupu. 6. punkts nosvieca uz negadījumiem. Šī frāze apraksta cilvēku, kuram visai nedabiskā veidā viss, kas atgadās, kā ir teikt 5. Mūzes 28. nodaļa 29. pantā, to īpaši neuzsver, tomēr tas parādās frāzē, ka tu pat dienas vidū grābstīsies kakls, kas grābstās tumsā. Raksturīgs šī lāsta sekas ir saskatāmas tā saucamajā atkārtotajos negadījumos. Meitene, par ko rakstīt 2. nodaļā, un kas bija salauzusi vienu un to pašu kāju 3 reizes 18 mēnešos, ir tam raksturīgs piemērs. Ņemsim arī citu piemēru. Daži cilvēki teicami braucēji, taču viņi nonāk iekļūst lielā skaitā autoavāriju. Lielākajā daļā negadījumu tas iespējams ir citi braucēji kļūdas dēļ, un tomēr negadījumi vēl joprojām notiek. Tipisks jautājums, ko šādi ļaudis parasti uzstādīja, ir, kāpēc man vienmēr tā notiek. Lūk,
Tālākie piemēri, kas izvēlēti vairāk vai mazākā tipiski vai negadījumi veidi, kas liecina, ka darbojas lāst, potītes salaušana, izkāpjot no mašīnas, zoba izlaušana ar niecīgu kaula gabaliņu, pirksta ieciršana automašīnu durvīs. Šeit vainīgi atkal var būt cita persona, paslīdēšana uz kāpnēm un kritiens ar galvu pa priekšu, gūstot daudz ievainojumu, asakas ieķeršanās rīklē, kukaiņa nonākšana acī, tā radot kādu reti sastopamu inficēšanos, garām braucošs mašīnas pacelt akmeņu trāpīšana priekšējā stiklā, operācijas laikā pieļautas ķirurga kļūdas dēļ, zaudēta veselība. Šāds saraksts var būt bezgalīgs. Gandrīz vienmēr liekas, ka pret šādām ļaudīm darbojas neredzami ļauni spēki. Kritiskos mirkļos tie to sakūsta vai liek paklupt, vai piespiež tos izdarīt strauju, nepārdomātu soli. Parasti šādas personas izsauksiet, es nezinu, kas man lika tā rīkoties. Šādi gadījumi notiek visai bieži. Tie liecina, ka šis cilvēks nav drošs, ka viņa rīcība pilnībā pakļaujas viņa kontrolei. Viņi zina, ka ir padot neskaitāmi neizskaidrojamu gadījumu varai, pret kuriem tam nav nekādu aizsargāšanas iespēju. Šāda tipa problēmas nav tikai mans subjektīvais vērojums, to var noskaidrot ar statistiskās analīzes palīdzību. Dažas apdrošināšanas kompānijas lieto šāda veida analīzi, lai izdalītu cilvēkus, kas ir biežāk pakļauti negadījumiem un ar lielāku riska faktoru, un kuru dzīvei ir lielāka vajadzība, pēc apdrošināšanas izmaksu summas tiek noteikti stingrā saskaņā ar šādu cilvēku riska izvērtējumu. 7. punkts. Pašnāvību gadījumu vēsture un nedabiski vai priekšlaicīga nāves gadījumi. 5. Mūzes 28. nodaļā ir minēti pārāk daudz nedabiskas vai priekšlaicīgas nāves piemēri, tāpēc tos nenosauksim. Lāst, kas iedarbojas šādā veidā, iespaido ne tikai kādu atsevišķu cilvēku, bet arī lielāku sociālu grupu, tādu kā ģimeni vai cilti. Parasti tas turpinās no paudzes paudzē. Cilvēku vēsturē daudz dažādas kultūras ir atzinuši šī spēka darbība. Tas vajā kādu ģimenes locekli vai klanu tik ilgi, kamēr tas netiek iznīcināts. Senie grieķi šādu cilvēku nodēvēja par nemesis, tas ir mirušam dievam. Citas kultūras ir lietojuši citu terminoloģiju, tomēr pagānie novērojumi pamatā ir objektīva realitāte. Ļoti bieži cilvēki, ko ir ietekmējuši šāda veida lāsts, piedzīvo spēcīgu briesmu izjūtu. Viņi jūt sava ceļa priekšāko tumšu un ļaunu, bet nezina, kā no tās izvairīties. Tipisks viņa secinājums būs apmēram šāds: tā bija ar manu tēvu, un es zinu, ka šajā sarakstā esmu nākošais. Kopīga pazīme šāda veida lāstam ir tā, ka šādi cilvēki paši nosaka savu dzīves datumu. Es zinu, ka nekad nenodzīvošu ilgāk par 45 dienām. Viņi saka, vai visi mūsu ģimenes locekļi ir miruši agrā vecumā. To sakot, viņi atzīst, ka tāds būs arī viņu liktenis. Viņiem raksturīga negatīva ticība, kas pieņem nāvi un atsakās no dzīvības. Agrāk minētais pazīmu saraksts ir savā ziņā nepilnīgs. Tam var tikt pievienotas jaunas nodaļas, tomēr jūs esat iepazinušies ar pietiekoši lielu informāciju, lai būtu spējīgi novērtēt savu situāciju. Ir iespējami vairāk reaktīvi veidi, taču tagad tev vairs nebūs nekādu šaubu par savas problēmas dabu. Tu esi skaidri atklājis vienu vai vairākas pazīmes, kas liecina, ka tavā dzīvē vai tavā ģimenē darbojas lāsts. Kaut gan tev var būt skaidra pārliecība, ka darbojas lāsts, tu iespējams nespēj to precīzi definēt un noteikt kādu veidu, tas ieņem. Tu jūties, it kā būtu pirmā nodaļā minētā persona. Tu jūti, ka tev no pagātnes līdzi velkat kāda ēna, bet tu nezini tā cēloni, vai arī tu esi redzējis tā kā tā garā, ļaunā roka darbojas visdažādākajā situācijā, bet tas darbojas aiz tevis, un tu līdz šim neesi bijis spējīgs iejaukties šajā situācijā. Labākajā gadījumā tu sev jautāsi, kā tas var notikt pie manis, kur ir manas problēmas sakne. Tas nozīmē, ka tev ir pienācis laiks iet 2. nodaļā, par ko mēs runāsim nākamā reizē. Šī nodaļa izskaidro visizplatītākos lāstus cēloņus,
Ja tu spēsi atklāt savas īpašās problēmas sakni, tu atradīsies daudz labākā stāvoklī nekā iepriekš un spēsi ar to sekmīgi cīnīties. Jūs klausījāties grāmatas lasījumu no Dereka Prinsa grāmatas Svētība vai lāst, tu vari izvēlēties. Atcelsās rokas, pieliksmes pie sākuma. Mīlam tevi, kungs, brīnišķīgs tu esi. Halleluja. Kungs, pielūdzu tevi.